Labrīt! Labrīt! Labrīt, Anci! Mēs šorīt kopā ar plastikas ķirurgu Ganci Ģīlu uzzināsim vairāk par medicīnas turismu. Medicīnas turismus. Kā iedalās tie cilvēki, kas izmanto medicīnas turismu? Nu, tie, kas ierodas uz Latviju, tie, kas dodas uz citām valstīm. Kas tas vispār ir? Tieši tā. Ir vairāki apsvērumi, kāpēc cilvēki izvēlas saņemt medicīnas pakalpojumu kaut kur tālāk prom no savas mītnes vietas. Tas absolūti nav nekas jauns. Ir gadu desmitiem jau ilgi tradīcijas pasaulē, piemēram, ka plastikas ķirurģiju ir prestiži šos te pakalpojumus saņemt, piemēram, Šveicē, kas ir slavena ar speciālistiem. Šie te apsvērumi viņi var būt dažādi. Ir cilvēki, kas to dara dēļ tā, lai būtu tālāk prom no mājām, lai neviens neredzētu, ka ir kaut kas darīts, lai neviens neredzētu atvesļošanās procesu. Ir pacienti, kas meklē un skatās atsauksmes un mēģina izvēlēties tieši to speciālistu, par kuru viņus vairāk labi ir lasījuši vai dzirdējuši vai redzējuši rezultātus. Ievērama daļa pacientu izvēlas speciālistu pēc tā, kādas atsauksmes ir snieguši radi, draugi, paziņas, kas varbūt ir saņēmuši kādu pakalpojumu konkrētajā sfērā. Un, protams, ir pacienti, kas izvēlas ceļot, lai ietaupītu, ja ir kaut kāda vieta, kas var nodrošināt pakalpojumu par zemāku samaksu. Vai tas turisms, medicīnas turisms, tāda došanās kaut kur nezināmā tālē, varbūt arī bīstams? Tam var būt priekšrocības, un, protams, tas var arī apdraudēt visu šo pakalpojumu kvalitāti un gala rezultātu. Un, jāsaprot, ka pilnīgi noteikti tas nav nekas slikts vai nosodāms tādā aspektā, ka mēs esam maza valsts, mums klīnisko gadījumu skaits ratajās slimībās, piemēram, ir salīdzinoši neliels. Un, ja ir pieredze arī attiecīgi varbūt. Jā, kas attiecas uz ratajiem gadījumiem, tad jā, un, protams, ka tā kā sirds slimībās ir Eiropā Charité slimnīca Berlīnē, kas ir numur 1, vai Mayo klīnika Amerikā, kas tajā reģionā ir viena no populārākajām, kas savāc šos retos gadījumus. Jā, ekstra gadījumos ceļot, saņemt aprūpas pakalpojumu tur, kur viņiem ir lielāka pieredze, ir absolūti mērķtiecīgi. Savukārt ceļot, lai saņemtu pakalpojumu par zemāku cenu, tur ir jāapzinās šie te riski, jo operācijas ilgums visdrīzāk būs ļoti līdzīgs viena veida manipulācijām, attiecīgi uz ko var klīnikas ietaupīt. Var ietaupīt uz materiālu kvalitāti, uz medicīnas tehnikas kvalitāti vai arī uz darbinieku atalgojumu, kas sev līdznes arī viņa iespējas studēt, mācīties, iegūt zinātnisku pieredzi, iegūt praktisku pieredzi kaut kur ārpus sava mazā reģiona. Vai tev ir nācies kaut ko labot pēc tāda turisma gadījuma? Ir nācies, piekam. Droši vien, ka jebkuram plastikas ķirurgam ir nācies veikt koriģējošas manipulācijas pacientiem, kas ir citur saņēmuši pakalpojumus. Un ko tad tu saki, kurš idiots šito taisīja? Es tā nevaru teikt, jo tā tomēr ir medicīna, un mēs zinām, ka nekas nav 100%, un ir daudz faktori, kas nosaka, kā mēs nonākam līdz labam rezultātam. Protams, ir vieglāk, ja tu esi varējis, ja tev ir bijusi iespēja sekot līdz pacientam no sākuma līdz beigām. Brīdī, kad viņš atnāk ar konkrētu rezultātu, es jau nezinu šo te sākuma situāciju, es nezinu apstākļus, kas ir bijuši operācijas laikā un kāds ir bijis šis te agrīnais pēcoperācijas periods. Vai plastikas ķirurģijas klīnikā ārzemju pacienti ir tādi regulāri parādi? Mums ir ārzemju pacienti, daļa pacientu, kas formāli ir ārzemju pacienti, ir, protams, latvieši, kas ir vienkārši pārcēlušies uz dzīvi citur un brauc Latvijā atvaļinājumos, brauc Latvijā pēc medicīnas pakalpojumiem. Bet ir arī pietiekoši liela daļa pacientu, kas lido no ārvalstīm, kas nav latvieši. Pēc mūsu cipariem tie ir apmēram 15% pacientu, kas atlido. Paldies tev! Paldies, Ants!